Sveiki! Sveiki, labrīt! Labrīt! Šodien mums ciemos ir atnākusi Egita. Šodien būs cita modele, mazliet cits tipāžs. Pamērīsim, kas tev piestāv, kas tev patīk, labs no mūsu veļas. Ja? Un no sākuma arī varbūt paskatīsimies izmērs, kāds tev ir, vai ne? Jā. Neaizmirsīsim to, ka mainoties sezonām, dzīves stilam, hormonu ietekmē, sievietei izmērs mainās. Noteikti vajadzētu, vismaz reizi gadā pamērīties. Tā, redzi, principā tev ir tāds 75 zem krūtīm. Kad izmēri ir noskaidroti, varam ķerties pie lietas. Un sāksim mēs no Laumas veikala jaunumiem. Šis mums īstenībā aksesuāru sadaļā ir jaunums. Šīs ir krūšu uzlikas, kuras nomaskē krūšu galus, lai viņi tiešām nav redzami pareizi piefiksēji. Viņi ir tā kā pašlīmējuši. Ir dāmas, kas viņas lieto arī tādos absolūti caurspīdīgos krūšturos, kur ir tikai tīkliņš, vai ne, un tikai izšuvums, un lai neredzētu šos krūšu galus. Jā. Ļoti patīkams un hipoalerģisks miesai, ļoti labs ādai arī. Tā kā principā dāmām ir pieprasījums, un šobrīd piedāvājam arī tādu. Jā, man arī noteikti derēs. Ceļš, kad ir tādi brīvāki tērpi. Jā, kuros varbūt nav nepieciešams krūšturs, tad šis ir laba alternatīva. Vispār ļoti bieži dāmas piemirst, ka veļas veikalos ir arī ne tikai veļa, bet arī šie dažādi aksesuāri. Egita, varbūt var pastāstīt, ko tu nesā ikdienā? Zini, man ir tā ka es esmu ļoti aktīva, mana ikdiena ir ļoti dažāda, gan mammu loma, gan sievišķīgā puse, kur gribas izcelt savu sievišķību, un arī sports manā ikdienā diezgan aktīvs ir atgriezies atpakaļ. Tā kā ja mēs skatāmies no veļas puses, gan ir tāda sportiskais noteikti darāt, gan ikdienā klasiskāks, kas ir ērts, un, protams, kad sievišķīgais. Tātad miks no visiem trim stiliem. Sāksim ar ikdienas stilu. Klasika, elegance, vienkāršība, laba funkcionalitāte un arī klasiskās bāzes krāsas – melns, balts un bēžs. No tādiem ļoti iecienītiem klasiskiem modelīšiem, ko mūsu dāmas ir iecienījuši, ir šis bez stīpiņu modelītis, kuram ir ļoti plāns polsterīts. Var teikt, viņš ir formēts, plāns sastāviņš. Un viņš brīnišķīgi formē, notur krūti, un tāpat laikā viņš vispār netraucē, nespiež. Dāmas ir, kas arī, mēdz arī pat sportot ar viņu, Vēl, teiksim, dāmām ar lielākām krūtīm ikdienā ļoti piemērots ir spacer materiāla krūšturis. Tu esi dzirdējis par spacer materiālu? Nē. Viņš ir faktiski tāds ļoti plāns, ļoti elpojošs materiāls, kas ļoti labi notur formu. Brīnišķīgi arī ikdienas krūšturi ir šie invisible formas krūšturi, kas ir cirsti vienā gabalā, tie ir gludi, neredzami zem virsējā apģērba, nekur nekas neizspiežas, un tāpat viņi ir principā klasiski dāmām ļoti patīk un ļoti iecienīti. Ar ikdienas veļu esam iepazinušies. Laiks aplūkot kaut ko sievišķīgu un romantisku. Mežģīnes, šie mežģīnu elementi, dažādi interesanti aksesuāriņi, Un es domāju, ka ir daudz šīs romantiskās būtnes, kurām vienkārši sinonīms veļai ir mežģīna. Viņas vienkārši neiedomājās veļu bez mežģīnas. Ļoti skaista kolekcija, kurā arī ir pieejamas dažādas konstrukcijas, gan, teiksim, formēts push-up kausiņš, gan lielākām krūtīm vienkārši kausiņš ar poroloniņu mazliet apakšā, bet tīkliņu. Un tāpat arī kolekcijā ir brīnišķīgs nakts krekliņš, arī tāds ar ļoti skaistiem elementiem, dizainīgs. Skaists. Tu pat vari iet gulēt ar tādu jau sievišķisku piesitienu, ka tu tik labi jūties. Un kurš teica, ka ir jāguļ vecajā tēkraklā vai mājās jāstaigā vecajās izstaipītajās drēbēs? Protams, ka sievietēm patīk skaista veļa, bet mums mamām ļoti svarīgs arī ērtums. Laumā ir iespējams atrisināt šo kompromisu. Sportiskais stils, kas šobrīd ir ļoti aktuāls. Un tā noteikti būs sportiskā bralete, kas ir bez vīlēm, bez vīļu bralete. Šis modelis konkrēti ir velkams pāri galvai. Un par šo modeli mums meitenes saka tā, ka tā ir atkarība.
ja sāk nēsāt šo, tad principā neko vairs citu nevajag, jo viņš ir tik ērts, tik funkcionāls. Ļoti daudz dāmas ar šo, piemēram, mīl arī sportot. Es ar šādiem ļoti aktīvi, intensīvu barošanas laikā staigāju. Tev tas bija komforts, jā? Man patika ļoti, jā, ka tā krūts ir savākta, nu tā kā viss ir, un nekur nespiež nedur, jo tomēr... Un tu tiki galā, ja, ka nebija speciālais barošanas? Jā, precīzi, tāpēc, ka viņš pielāgojas un tu vari atvirzīt un tāpatās pabarot, un tomēr tā ir diennakts, jo, nu, visu laiku... Lai nav šīs vīles, kas traucē, vai ne, ka viņš ir vairāk tā. Dodamies pielaikot visus mūsu atradumus. Dāmas saka, nē, nu šito nemūžam, nē. Un tad viņi bez mazai pierunā pamēri, viņi pamēra un perfekti, un ir, un der, un ir. Un tas ir mans jaunais mīļākais krušturs. Tāpēc lūdzu, mīļās māmiņas, apbruņojamies ar pacietību un laikojam un vēlreiz laikojam veļu. Līdz ko atrodam savu perfekto krūšturi īstajā izmērā, jo piemērota veļa ir viens no mūsu ikdienas labsajūtas nosacījumiem. Esmu ļoti priecīga par to, ka veikali un vispār uzņēmumi piedomā pie tā, lai sieviete justos ne tikai labi, bet arī skaisti un sievišķīgi. Nu, tieši kā es tagad. Vai ne, Tildē?